Darbie draugi, šodien jūs aicinu uzkāpt kopā ar mani Pasienes baznīcas tornī, lai jūs redzētu, cik augšā ir skaisti, tiešā nozīmē un pārnestā nozīmē. Tagad mēs kapsim pa kapnēm uz augšu, un šeit jūs redzat, kādas ir kāpnes. Tagad mēs nonākam tajā telpā, kur var iziet uz ērgeļu pusi. Un šeit arī ir sākums ejai uz augšu. Jūs varat redzēt, cik ir tas kāpnes lielas, vecas un autentiskas. Gribu teikt to, ka uzkāpšana augšā prasa diezgan lielus fiziskus spēkus, daudz kabekļa, tāpēc, ka kāpnes ir ļoti vecas, bet stipras. Šim kokam ir apmēram 200 gadi, un tad mēs kāpsim pašā augšā. Jūs noteikti zināt, ka Pasienes baznīcas tornī kādreiz ir bijis pulkstenis, kurš rādīja laiku vietējiem iedzīvotājiem. Un pulksteņa mehanisms atrodas tieši šeit, drusku augšāk, un tūlīt es jums parādīšu, kur bija tieši pulksteņa mehanisms. Šeit jūs redzat tādus apaļus lodziņus, tūlīt jums parādīšu. Lūk, uz 4 pusēm bija tādi lodziņi, kurā izgāja mehanisms, kas grieza laika radītājus. Mēs esam sasnieguši Pasienes baznīcas torņa virsotni gandrīz, un šeit pavērās ļoti skaists skats uz apkārtni. Tur tālumā jūs varat redzēt Krieviju, var redzēt arī skatu torņi uz pašas robežas, var redzēt arī Pasienes kapsētu, tajā pusē, kur ir šie dūmi, kur jūs redzat. Tur jau drusku tālāk ir Baltkrievija. Un tagad ir rudens, ļoti skaisti skati, dzeltenīgie koki, krīt lapas, ļoti skaisti. Aicinu izbaudīt šo skatu. Paveicās, ka šodien ir saulīte, kas apspīd kokus, un krāsas ļoti labi redzamas. Tornī var arī uzkāpt vēl augstāk zem paša kupolā. Tur jūs redzat augšā. Aiz baznīcas jūs redzat Pasienes Dominikāņu klostera drupas. Tas ir viss, kas ir palicis no kādreizēja liela klostera. Tā ir 1/3, ko jūs pašlaik redzat. Bija vēl 2 līdzīgi korpusi, kas arī bija tāds viens vesels komplekss kopā ar baznīcu. Pašlaik mēs atrodamies tieši zem Pasienes baznīcas torņa kupola. Šeit ir vēl augstāk, un jūs varat redzēt to skaistumu, to dabu. Šeit tas Pasienes baznīcas 2. tornis,
Un to tālāk, precīzāk sakot, apakšā ir Pasienes ciemats. Tas ir torņis, robežsāgu torņis. To jūs arī ļoti labi varat redzēt. Paldies, ka bijat kopā, un ceru, ka jums patīk šī neliela ekskursija.